Grāmata Dere Hašem. Autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļa saīsinājumā. Šoreiz mēs apskatīsim tādu lietu kā pasaule vēlamā un esošā. Par šādu tematu. Tātad mēs jau redzējām, ka visaugstais vada ar divām procedūrām, tādām divām virzībām šo pasauli, ja? Pirmais, visaugstais vada pasauli ar taisnu tiesu, kā cilvēks ir izvēlējies vai no ļauno vai labo, kas nāk no apakša uz augšu no cilvēka pie visaugstā. Caur šo cilvēku brīvo izvēli, ja, vai cilvēks izvēlējies labo, nāk labais pie visaugstā, vai arī cilvēks izvēlējies ļauno, nāk ļaunais pie visaugstā. Tā tad tas viss nāk kā bumerangs atpakaļ pie cilvēka uz mūsu pasauli. Un otrkārt, paralēli šim, visaugstais vada pasauli ar vienotu virzību, likteni, kas nav atkarīgs no cilvēka darbības. Tātad no augšas uz leju tas nāk, tikai no visaugstā. Tas ir vēsturisks process, mēs te tagad sākam pētīt, ja, ka tas ir vēsturisks process, visaugstā plāns pasaulē un noteikts liktenis iepriekš. Šie abi veidi, pirmais un otrais, ko es te nosaucu, eksistē paralēli, un mēs nevaram saprast visu, kas notiek pasaulē. Tātad mēs redzam, ka ir ļoti daudz dažādu notikumu, ja, un visam izskaidrojumu konkrēti 100% nevaram atrast. Piemēram, te tāds piemērs tiek dots no Toras. Tādā veidā ebreji izgāja no Ēģiptes, kaut nebija viņiem nopelni. Viņi bija tādā pašā stāvoklī kā eģiptieši, bet visaugstais deva divus likumus, ja, viņiem, ko viņiem bija jāizpilda, lai viņiem būtu kaut kāds nopelns vismaz visaugstā priekšā, lai viņi varētu tiešām no šīs Ēģiptes iziet. Tātad visaugstais vada ar likteni, ja, tātad bija liktenis, ja, iziet ebrejiem no šīs Ēģiptes, saņemt Toru un iet Izraēla zemē, ja, un tātad visā pasaulē izplatīt šo Toru un būt par visaugstā darbiniekiem. Dažreiz cilvēks plāno, bet šie plāni neveicas. Tikai tas, ko visaugstais plāno, tas izdodas. Tā tad ir liktenis gan cilvēkam, gan sabiedrībai, gan arī visai pasaulē. Un ir divi darbības veidi no visaugstā, ko visaugstais izved. Pirmais, tas ir miesai, kas dots mūsu ķermenim, mūsu fiziskai miesai, un otrais, kas ir dots dvēselē. Uz miesu, uz fizisko mūsu ķermeni. Tas ir viss, kas šai pasaulē ir dots. Ir veiksme, loma šai pasaulē, kā fiziskam cilvēkam. Un visaugstais ar mums runā ar apstākļiem, kas ir šajā pasaulē. Tātad mēs nevaram konkrēti, ja, ar visaugsto sarunāties, kā saka Mošē Rabeinu, ja, personīgi. Mēs nekādīgi, mēs no apakšas uz augšu varam tikai, kā saka, dažādas lūgumus, ja, kā saka, virzīt, ja, pacelt lūgšanas pie visaugstā uz augšu no mūsu, ja, bet visaugstais mutiski, ir tikai kādreiz agrāk bija praviešiem atbildēja, ja, un Mošē Rabeinu visaugstais runāja muti uz muti, kā tur uzrakstīts, ja, 1 pret 1, bet, jau ir tāda situācija, kad sakarā ar šo pirmā tempļa sagrāvu, ja, un kur Izraēla tauta bija aizdzīta trimdā uz šiem 70 gadiem, kad atgriezās pēc tam, ja, kad pēdējie pravieši beidzās, pēc šīs atgriešanās pravietība arī izzūd kā tāda, un jau 2500 gadus mums nav nekāda pravieša, un visaugstais savu praviešiem ar mums nerunā, tā tad ir klusums no visaugstā puses, bet mūsu visaugstais uzrunā ar apstākļiem dažādiem un notikumiem. Kāda ir šai pasaulē? Un tas viss ir uz mūsu fizisko ķermeni, fizisko dzīvi, fizisko miesu. Bet uz dvēseli visaugstā darbība ir caur zināšanām un tuvību ar visaugsto.
ar saprātu un garīgo dzīvi, tātad ar šī Toras mācībām, ja, ar šīm likuma izpildēm, tādā ziņā. Zināšanas, lai dabūtu tuvību ar visaugsto, ir ļoti svarīgas, un tas arī ir mērķis, jo savādāk, ja mēs nezinām, ko darīt, ja, nu tad mums arī nebūs nekādu tuvošanos visaugstajam. Un arī te saka autors, ka bezjēdzīgas zināšanas nepalīdz. Zināšanām jābūt konkrētām, sistemātiskām un precīzām visās lietās. Un ir ļoti vēlams, lai cilvēks pats rīkotos, lai nebūtu, kā saka, viss viņam jāiebāž mutē, kā te tautā saka, ja cilvēks pats ar savu rīcību, ja, ar savu enerģiju pats rīkotos un mācītos, ja, un arī fiziskās lietas izpildīt, likuma izpildi, ja. Un ļoti svarīgi, lai cilvēks arī nebēgtu no visaugstā, jo cilvēks tur, kur aizbēg, tur viņš arī ir. Labāk ir tuvoties visaugstajam. Un tad būs beigās prieks, ka ir, pietuvinies, pieslēdzies visaugstajam. Un te ir autors stāsta, kāds ir labs pasaules stāvoklis. Ir tad, ja cilvēki kalpo visaugstajam, atdalīt ļaunumu un sliktās īpašības, gan no sabiedrības, gan no sevis. Bet tāds stāvoklis tiks sasniegts tikai tā saucamajās Mašiaha dienās, 7. tūkstošgadē sāksies. Bet slikti ir, ka cilvēks iet kaislībās un nekalpo visaugstajam, pasaulē ir elku kalpība un ļaunums un ciešanas, un tādējādi visaugstais aizsedz vaigu, it kā visaugstā nemaz nebūtu un pasauli nejauši radās jau. Un tas ir mūsu laiks. Diemžēl ir laiks pirms šīs 7. tūkstošgadus. Un ļoti īsti labs pasaules stāvoklis ir tad, kad cilvēki tuvojas un pieslēdzas gudrībai. Cilvēkam pašām jāgrib būt gudrām, tas ir ļoti svarīgi. Un prasām no visaugstā šo saprātu. Gudrība ir noteikums visam. Un mums ir jāpieslēdzas šai gudrībai. Tā ir vislielākā vērtība. Un sevišķi jau ebrejiem ir pienākums meklēt gudrību, mācīties. Tas ir arī likumos ierakstīts, 613 mācīties Toru un pētīt. Un pasaules tautām ir ļoti svarīgi visām pētīt tās Toras daļas, kas attiecas uz šiem 7 likumiem, ja, ko visaugstais deva Noaham, un kas arī nāca no Sinai kalna caur Mošē Rabeinu pie visām pasaules tautām. Tie jāpēt pasaules tautām, un tad, kad tie visi ir izpētīti un pieņemti, tad var turpināt šo Toru, turpmāk tālāk mācīties, ja, arī meklēt gudrību un pieslēgties gudrību. Gudrība pati neatnāk, jo vairāk mācās, jo cilvēks gudrāks, tad tur jāpieliek pūles ir un jāstrādā pie tā viss ir. Ir tāds, termiņš, Talmid Haham, māceklis, kas mācās visu mūžu. Viņš nav pabeigts gudrais. Tā tad, principā jau, lai visu Toru izmācītos jau un saprastu un izpētīt, ir visu mūžu jāmācās. Un principā jau visi, kā saka, ir Talmid Haham, lielākā vai mazākā mērā. Un te iesaka autors starpbrīžos starp mācībām, ja, kad mēs strādājam un kad mēs nodarbojamies ar citām lietām, arī labāk domāt par to, ko tu esi mācījies. Bet nedrīkst fantazēt šo, iztēli nedrīkst pielietot. Jo, ir ļoti svarīgi visu laiku būt šai mācībā. Tas nozīmē iegūt tādu stāvokli, kad tu esi visu laiku starp šiem gudrajiem. Ideāli ir tad, kad mēs meklējam gudrību šai pasaulē, lai sāktu kalpot visaugstajam un uzzināt, ko tad visaugstais grib no mums. Tad būs patiesība atklāta un ļaunums likvidēts un meli izzustu, jo mums ir melu pasaule. Ir ļoti svarīgi, uzzināt, ko visaugstais grib no mums, un te ir ļoti laba grāmata Mošē Haim Lucāto
Mesilatieši arī tulkojumā taisno ceļš, kur ir konkrēti aprakstīts, kas tad nu jādara, ja? Ko tad visaugstais grib no mums un kā to iespējams sasniegt. Un kādi dažādi līmeņi, kas ir jāsasniedz, ir kāda ir programma minimums un kāds ir programma maksimums un no kādiem vislielākiem pārkāpumiem ir jāizvairās. To visu Mošē Haim Lucāto apraksta grāmatā Mesilatieši arī. Nu, un ja visu izmācītos, izpētīt, ja, nu tad mūs meli izzastu arī pasaulē. Ja cilvēki zinātu, kas ir patiesība, kas ir instrukcija, ja, ka ir visaugstais, ko viņš no mums grib. Bet, mums, diemžēl, ir melu pasaule, ja, kad, ir dažādas teorijas, ir dažādas filozofijas, dažādi, kā saka, viedokļi, masa informācijas līdzekļos, viedokļu plurālisms, ja, un, kā saka, katrs, kā saka, iestājas par savu taisnību, ja, un cilvēki, kā saka, apjūkšinī haosā, bet, ir ļoti svarīgi, ja, ka šo gudrību iegūt no Toras, no visaugstā, lai varētu iet uz pasaules mērķi. Torā visaugstais atbild, kas ir labs un kas ir ļauns, un tikai tad būs ideāla sabiedrība, kad īstenība būs atklāta un skaidri, bez šaubām, visi sapratīs visaugstā pavēles. Ļaunums tiks izdeldēts un meli izzustu. Pazusta elku kalpība, dienu beigās visi šie ismi pazusta, šīs teorijas dažādās, ja, piemēram, komunisms, tas ar pazust, tas jau tagad sāk pazust. Un virsroku ņemtu labās īpašības. Tātad tas būtu visideālākais variants. Jo sliktās īpašības, tās ir bremzes saprātam un ved projām no mērķa. Te autors stāsta, ka dienu beigās, tas ir 6000 gadu beigās, šis iecer arā tiks samazināts, šis ļaunais iesākums cilvēkā, tas tiks samazināts. Un visaugstā vadība izdarīs to, lai šis iecer arā iziet vispār no cilvēku un labās īpašības cilvēkos ņemtu virsroku. Tad būs miers un saticība pasaulē. Būs dvēseles miers un klusums visā pasaulē. Kari beigsies un nebūs varaskāri vairs, jo kari jau pārsvarā sākās ar varaskāri. Nebūs ciešana, nebūs slimību, tad arī visi ies pa saprāta ceļu. Jo slima dvēsele rada arī slimu miesu. Bet, ja cilvēks garīgi vesels, tad arī miesa vesela. Un te kādreiz, daudz gadu desmitus atpakaļ bija tāds teiciens. Veselā miesā, kā saka, mājā vesels gars, bet, tas ir, kā saka, otrādi jāsaka. Ja gars ir vesels, tad arī miesa būs vesela. Vispirms jau garam jābūt veselām šai dvēselē, kas cilvēkā iekšā. Tā dvēsele radīs arī veselīgu miesu. Atnāk šis Mašiach, būs tas Mesija, ja, kas ir paredzēts Torā. Jāsaka, ka šis Mašiach, ja, tas ir līdzeklis, tas nav mērķis. Un mēs jau zinām, ja, ka par to nav tur te daudz jārunā. Mašiach, kad atnāks, ja, un kā tad būs? Tas būs 7. tūkstošgadu, tad jau būs, ja, un visaugstais priecāsies par radību, un radība arī priecāsies par visaugsto, ja viss būs atklāts. Bet savukārt, kā tad ir, kad ir ļaunums pasaulē? Ļaunums ir tad, kad sliktais, kad cilvēks seko kaislībām. Tas nozīmē, ko tad tas nozīmē sekot kaislībām? Iziet ārpus nepieciešamības tāds dzīves nepieciešamām lietām, ja? Ņemt papildu porciju visur. Piemēram, te tā autors izsakās, ja, kad liels gardēdis nebūs gudrais, ja, kurš vienmēr gribēs to papildu porciju, ja, ēšanā, tur pārmērības dažādas, ja, dzeršanā un tā tālāk. Tas nebūs gudrais, ja viena kaislība rada otru, ja, un viņš tik par to vien domās, kā tur kādu labāku ēdienu tad paēst, ja, kur ņemt vēl papildu porciju. Kaislības tas nozīmē cilvēks bez galvas, kur vada, kā saka, ķermenis šo cilvēku.
Bet pasauli īstu gudrību nemīl. Tāpēc, ka iet aiz kaislībām, tas ir mūsu stāvoklis šobrīd, šī laika periodā. Un tādā pasaulē ļaunums ņem virsroku un negrib izzināt visaugsto, negrib kalpot visaugstajam. Pasaulē ir elku kalpība, tādā gadījumā ir dažādi ismi, kā piemēram komunisms, un samazinās labās īpašības, bet ļaunums pavairojas, un ir nemieris dvēselē cilvēkiem, ir ciešanas un slimības. Redz, kāda te ķēdīte galu galā izveidojas ar šī ļaunuma. Un ja nepiestrādā pie sevis, tad dzīvē lielas ciešanas, un tad visaugstais aizklāja savu vaigu, un pasaulē liekas, ka visaugstā nav, un ka viss ir radies nejauši. Un arī viss notiek nejauši, ja, tad vispār. Tad liekas, ka nav nekāda, kā saka saimnieku pasaulē, viss ir haoss. Un tādā laikā ir labie cilvēki pazemot un ļaunie ir paaugstināti. Tā divas dažādas lietas, ja, kā ir tad, kad ir pasaule ir vēlamā, ja, vēlamā tad, kad labais ņem virsroku visur, ja, un otrs ir, kāda ir esošā uz šobrīd, kad ir tā, kad, ļaunums, diemžēl, ņem virsroku. Bet, jebkurā gadījumā, kā jau te iepriekšējā lekcijā arī tika teikts, ja, kad ļaunums beigās kalpos labajam, ja jau visaugstais vērš šo ļaunumu uz labu. Labāk jau būtu, ka nebūtu šī ļaunuma vispār, bet, ja viņš ir, tad, visaugstais vērš to uz labu, lai pasauli varētu nonākt pie mērķa. Paldies!